Sveiciens benzīna galvām! Sen no Pony Moto nekas nav bijis, bet tāpēc, kad upgrade iekšā upgradeiem notikušies. Tad beidzot Ponijs ticis pie augšējām trubām, kas ir Givi sadarbībā ar Hondu OM, kas skrūvējās šeit. Ir plastmasiņi salikti, jā. Uzreiz arī somiņas ir, kur nolikt. Uzreiz ir cits skats, arī ir, kur pakarināt spotlaitiņus, kas izskatās cool. Spotlaitiņus pieslēdz oriģinālajam pieprogrammēju un izskatās ekscelenti. Ekscelenti izskatās, jo kamera jau to nepārdod skatu, bet gaisma arī ir efektīva, kas slēdzās pie oriģināliem automātiskajā režīmā. Ponijs var doties ceļojumā. Stikls arī nogriezts. Pēc tā video pozīcijā baigi normāli, ne viss tur notiekās. Tad ir vēl pudeļu turētājs ar gumītiņu, kas ir ļoti laba štelle. Tad ir somas uzliktas. Iekšējais koferēns, kurā ir tūļi. Trauks ir glušaks, izskatās ok. Un ir Ponijs gatavs doties iekarot Alpus. Varbūt virsū te vēl nāks soma ar telti. Bet principā izskatās ritīgs ceļojuma atsparāts. Un vēl viena nianse ir ticis pie īsajiem hebeļiem, jo, ka noliek guļus uz dugām, viņš smuki guļ stūra zemē, bet sajūga vai bremžu hebelis arī durās. Tagad viņu nolaust grūti. Pirmais aizlidojušais plasmas pa gaisu, te izāķējās ārā oriģinālais. Es būs labi, ka nesašķīst un nelūst, bet pie kritiena stiprāk šties izjūk, un tad tur būs jāliek. Otrā bremžu, abi divi regulējās, oriģinālais neregulējās, sajūgs, ar šitien sajūgu bišķi var paregulēt turp šurp. Un Ponijs vēl ticis pie quickshifterā, kuru vēl jāmācās apgūt. Jā. Un tad ceļojumam locēns ir gatavs. Jā, izskatās eleganti. Pašam prieks un mute smaida. Ok, tā kā tiekās ielās. Vēl jā. Teicu, ka pastāstīšu, tad arī, jā, šeit uzliku šādu te. Tad tik traki nemet dubļus un tā sūdus te iekšā zem pannas. Ķīna. Aļņu ekspress kārtējais, jā. Šis ir dāvana no Moto bračkas. Izskatās cool. Vati ar tur maz, bet gaisma dod eleganti. Pabrauc tumsā. Bija ļoti skaisti. Ievērtējiet, jā. Ok, tiekās ielās, braucam droši.